Es esmu Jānis Čaračinskis, zemnieks saimniecības garīši vadītājs un īpašnieks. Šobrīd mēs atrodamies pie mūsu brangajiem kāpostiem, kur garīši spēcīgā komandā veic novākšanas darbus. Tēva mājām bija blakus īpašums garīši, kuru mēs iegādājāmies. Garīši ir pietiekoši tāds interesants nosaukums, un mēs viņu paturējām arī kā saimniecības nosaukumu. Mēs saimniecībā audzējām kāpostus, burkānus, galda bietes, arī pelēkos zirņus. Visu, ko mēs izaudzējām, mēs pārstrādājam. Mums ir ļoti plašs produktu klāsts. Marinētā biete, piemēram, iet ļoti siltās vasarās, augstā zupa, visi iecienījuši. Sautēti kāposti būs visvairāk piecienīti Ziemassvētkos. Visu gadu ļoti labi tirgojās pelēkie zirņi ar gaļu. Cilvēki ir iecienījuši un ir ļoti labas atsauksmes. Mūsu ģimenē iecienītākie produkti ir zirņi ar gaļu un mūsu jaunums sautēti kāposti ar desiņām. Kāpostus mēs audzējam jau ļoti daudzus gadus, no pašiem saimniecības pirmsākumiem. Mēs stādām aptuveni 15 šķirnes kāpostu, tāpēc, lai nodrošinātu šo kāpostu konvejeru saucamo. Lai pirmos mēs varam jau piedāvāt pircējiem pārstrādātus jau augusta sākumā, tad septembrī, oktobrī, un tad jau aiziet tie, kas glabājās jau līdz nākošā gada jāņem. Šobrīd mēs griežam kāpostu šķirni pasāt, kuru mēs vedam uz ražotni, lai pārstrādātu skābētos kāpostos, notīrītu, saēvelētu, piebērtu sāli, noblietētu. Tālāk kāposti nonāks skābētavā, kurā veiks fermentēšanas, skābēšanas procesu 3 līdz 5 dienas viņi skābst, tālāk viņi atdzesējās un fasējās jau par dažādiem iepakojumiem vai arī sautējās. Darbinieku kolektīvs ir 40 cilvēku liels. Lielākoties ir apkārtējo pagastu iedzīvotāji, kas strādā ļoti atbildīgi, cītīgi, gatavo produktus mūsu pircējiem. Pelēkais zirnis ir tāds tīri latviešu produkts, un mums bija vajadzīga iekārta, lai kvalitatīvi šķirotu pelēkos zirņus. Un mums bija sarežģīti izstāstīt iekārtas pārdevējam, kas ir pelēkais zirnis. Viņš zināja zaļu zirni vai dzeltenu zirni, bet pelēku zirni, kas izvārot paliek brūns, viņš nezināja. Latviešu patērētājiem, man liekas, ir svarīgi, kad produkts ir ražots Latvijā, viņš ir vietējais produkts un attiecīgi mūsu platumgrādiem un mūsu organismam. Kā jūs esat pamanījuši, daļa produktu ir kubiņos, daļa produktu ir salmiņos, tāpēc, kad salātiem ir vajadzīgi dažādi produkti. Piemēram, siļķē kažokā ir vajadzīgi salmiņi, bet rasolam būs vajadzīgi kartupeļu kubiņi. Ja mēs salīdzinām bieti ar kāpostu, tad biete ir uzturvērtībām bagātāka, jo tur ir vairāk gan cukurs, gan ogļhidrāti. Savā laikā mēs uzrunājām veikalu tīklu Top. Viņi ļoti atsaucīgi mums atbildēja, kā rezultātā ir izveidosies ļoti lieliskā un ilgstoša sadarbība. Kas attiecas uz nākotnes plāniem, tad garīši plāno turpināt attīstīties Baltijas tirgu, Lietuvā, Igaunijā, stāstīt viņiem, kas ir pelēkie zirņi, kas ir mūsu produkti un arī tuvākajās valstīs.